Čaujiņš meitenes, šodien kopā ar mani jums būs iespēja notestēt L'Oreal True Match jaunās formulas tonālo krēmu, kā viņš darbojās uz taukainas ādas, jo man ir taukaina āda. Šis ir 0,2 numuriņš vanila. Un, protams, ka es uzklāšu šo tonālo krēmu bez bāzes, lai būtu objektīvāk novērtēt, kā viņš dienas gaitā uzvedīsies uz sejas. Es viņu uzklāšu ar Real Technique sponžu, vienu sejas pusi un otru sejas pusi ar EcoTools otiņu. Neaizmirstam par ausīm, lai ausis nepaliek gaišākas par sejas ādu. Mazliet nolaižam arī uz kaklu, tad nepārcenšamies. Pusi sejas noklāt, kā var redzēt, tonālais darbojās, sejas tons ir izlīdzināts, klājums ir viegls, bet pietiekami sadzošs. Tagad otru pusi ar otru. Otra gan patērē vairāk produktu, un ar to vienmēr ir jārēķinās. Klāšana ar otru vairāk piemērot arī taukainai ādai nekā sausai. Seja ir noklāta. Šobrīd man gribās teikt, ka es neredzu īpašu atšķirību vai klāt ar otu vai ar sponžu. Tāpēc principā vienalga, ar ko ērtāk, ar ko vieglāk, ko foršāk, to arī klājam. Tagad es uzlikšu vispārējos sejas, tas ir pūderis no NYX, vaigu sārtums, sakonturējuši seju ar NYX konturēšanas paleti, kas pēdējā laikā man kļūs iemīļota. Uzkrāsošu, mazliet iekrāsošu uzacis un atgriezīšos pie jums. Es visu pārējo esmu uzklājusi uz sejas, un tagad es kopā ar jums iešu savās dienas gaitās, ik brīdim iečakojoties un pastāstot, kā tonālais krēms uzvedās uz manas sejas. Nekas tāds interesants pārāk šodien nenotiks, tā ir vienkārši ikdienas diena, kuras eju pāris darīšanās, mazliet pastrādāju, bet tā vai tā ir darbība, tā ir kustības, nozīmē tonālais reaģēja gan ar mani, gan ar sauli, gan ar visu apkārtējo. Labi, es ceru, ka jums būs interesanti un tiekamies dienas gaitā. Šodien baigi foršā diena. Patiesībā es negaidīju, ka būs tik labs un silts laiks, no rīta bija tādas lietas, un man liekas, ka krustas nevarēja saprast. Bet tagad atkal saulīte. Patiesībā tas man patīk pavasarī. Pēc krāsošanās ir pagājis kāds laiciņš, manuprāt, apmēram pusstunda. Tāds kopskats. Esmu jau mājās, un šādi te izskatās tonālais krēms. Manuprāt, diezgan labi. Ir pagājuši 4 stundas. Grasās noņemt ar matējošo papīrīti visu lieko. Čaujiņš, es esmu atpakaļ, ir pusē 11. Es uzsāku šo testu pusē 2 un tagad ir pusē 11. Lūk, skatāmies, kas ir ar manu seju. Man liekas, var jau redzēt, ka viņa ir ļoti spīdīga. Dīvainums, kas bija ar šo tonālo krēmu, bija tas, ka viņš kļuva nepatīkams uz sejas pēc kaut kur, pēc kādām 6 stundām. Bija tāds sajūta, ka gribās viņu vienkārši notirīt no sejas. It kā viņš bija ļoti viegls, bet tāpat laikā radīja tādu dīvainu vēlmi viņu notīrīt. Es zinu, tā kā diskomforts uz ādas. Tagad skatoties tuvāk, šeit grims ir sadalījies uz degunu, un es neesmu šņauku uz degunu, ja šņauku paties nevar iedomāties, kāds izstītos. Viņš ir sadalījies arī šeit, un arī šeit. Uz odzi tur laikam vienkārši nekas nav palicis pāri. Gribu teikt tā, priekš taukainas ādas laikam īsti nebūs tas, ko vajadzētu, vai arī priekš manas ādas, es nezinu.
Priekš kombinētas ādas, es domāju, ka viņš varētu noturēties ilgāk par kādām 7 stundām. Bet tik ilgi kā tagad viņš tomēr nevar noturēties. Tāpēc, laikam jau ne priekš manis. Nu, lūk, es ceru, ka mums bija interesanti skatīties šo testu, piedalīties klātienē. Un tad jau tiksimies kādā no nākamajām reizēm. Čau!